Sveiki atkal visiem. Esmu izjaucis savu BSS to Passatu. Tās viņš te izskatās. Jā. Caurumu vēl nav. Ir sīkas korozijas, kā jau standartā. Jā. Prokturīšiem, maliņas, stūrīši. Jāmetina vēl nav. Pagājušajā gadā skati izgājā pirmo, tehniskais viņam ir labs. Jā, uz ziemu rūsu iekonzervējām. Kā Brunoks viņa sapūta. Apriekojums viņam arī ļoti labs ir. 2-litrīgais dīzels. Un kamēr nav izrūsējuši caurumi, mēģināšu visu maksimāli notīrīt, iekonzervēt un nokrāsot. Tad skatāmies, kāds man tas rezultāts tur ies. Līdz skatiem mani mēnesis laika. Passatu nomazgāju, cik varēju. Jā. Pacēlu augšā, noskrūvēju visas arkasis un tā tālāk. Nav tik traki. Jā, pēc gada. Šur tur rūsa, tur, kur ir aizsargi, tur viss ir kārtībā. Priekšā arī vēl no pagājušā gada piķis viss stāv. Bet, dubļi izmazgāti. Vienkārši bija jāņem sliekšņi parūsējuši labi, bet labums ir tas, ka nav neviena cauruma, kas būtu jāmetina. Zem plasmasiem tomēr kā rūsē, bet, viņš ir diezgan labi. Tagad neko, lai caurvējs žost, rītdien ķeršos pie rūsas tīrīšanas. Un Brunoks, grunts, jā, kur vien varēsim, notīrīsim, sapūtīsim, sasmērēsim. Pasātiņam vēl vajadzētu gadus 2. Es domāju, pēc apstrādes pilnas viņš man gadus 5. Es viņam klāt pirkstu vairāk neduršu. Esmu apstrādājis vienu pusi. Tā te man tagad izskatās. Tur vēl vecais piķis labi saglabājās, izņēma markas ārā. Sliekšņa malas visas. Jā. Durju kantes, durju rokturs. Tātad visur, kur netiku klāt, sapūtu ar Brunoksu. Un lielākiem laukumiem izmantoju. Ir nopircis man šāds te ar rotiņu smēdējams. Bet ļoti līdzīgs Brunoksam, tikai ļoti biezā koncentrācijā un ļoti maz vajag. Redzēs, kā viņš darbosies. Jebkurā gadījumā rezultātam ir jābūt. Tā viena puse, lai mums reaģē. Vai ķeramies pie pārējā vēl bagažnieks. Jā, un otra puse. Tāds izskatās mans Passats. Sliekšņus nogruntēju ar epoksīdu. Te ir špaktelis uzpūsts. Dūris izsāni. Kapats arī. Praktiski maksimāli paliks tikai jumts. Redzēs, kā turēsies zem epoksīda. Te nāk plasmasi. Zem plasmasiem epoksīda grunts. Bitumu. Un atpakaļ vajadzētu turēties. Apmēram tā izskatās mans nedēļas darbs. Jā, tā liekas viss kopā. Jā. Druskai. Cik garāžas apstākļos var, tik ir. Tā kā būs ārā saulītē, tad jau redzēsim.
Bet, nu, labāk nekā sarūsējis B6. Šitais būs saglabts. Tāds rezultāts sanāca. Duri roka tur ir normāli. Kapatam arī rūsas nav. Bagažnieks. Nu ko, skatīsimies, cik ilgi kalpos.